Lai kungs ir ar jums, kungs ir ar tevi. 22. novembris, svētdiena. Viņam pienākas valdīt. Mūsu kungs Jēzus Kristus, visas pasaules karalis. Kungs Jēzu, tu esi visas pasaules karalis. Es tevi lūdzu par savu zemi, par savu tautu. Ļauj mums dzīvot mierā un saticībā. Svētī Latvijas valdību, kuru paši esam izvēlējuši, lai tā vada mūsu valsti pēc taviem likumiem, domājot par visu kopējo labumu. Svētī lūdzu Latvijas ģimenes, lai tajās valda tava mīlestība. Svētī mūsu zemniekus, lai Latvijā nekad netrūkst maizes, ko likt galdā. Svētī visus tos, kuri ir veltījuši savu dzīvi kalpošanai citiem, ārstus, policistus, ugunsdzēsējus, karavīrus, zemessargus, garīdzniekus, klosteru ļaudis un ikvienu, kurš ir gatavs kalpot otram. Palīdzi mūs vienmēr ieklausīties tavā un tuvākā saucienā. Svētī arī mūsu zemes kaimiņus, lai starp mums valda draudzība, savstarpēja uzticēšanās un atbalsts. Jērs, kas bija nokauts, ir cienīgs saņemt varu un bagātību, un gudrību un spēku, un godu un slavu, un pateicību. Viņam gods un valdīšana mūžu mūžos. Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, kas vēlies atjaunot visu savā mīļotajā dēlā, visas pasaules valdniekā, esi žēlīgs un dod savu svētību, lai visa tava radība, atbrīvot no ļaunā varas, kalpot vienīgi tev un slavētu tevi mūžam. Mēs tevi lūdzam mūsu kunga Jēzus Kristus, tava dēla vārdā. Āmen. Lasījums no pravieša Ezehiela grāmatas. Tā saka kungs Dievs. Redz, es pats uzmeklēšu savas avis un tās apraudzīšu. Tāpat kā gans aplūko savu ganāmpulku dienā, kad viņš atrodas savu izklīdināto avju vidū, tā es apraudzīšu savas avis un atbrīvošu tās no visām vietām, kur tās bija izklīdinātas tumšā un miglainā laikā. Es pats ganīšu savas avis un tās guldināšu, saka kungs Dievs. Pazudušo es atradīšu, atmesto pārvedīšu atpakaļ, salauzto es pārsiešu, vājo spēcināšu, pārtikušo un stipro es sargāšu. Es ganīšu tās taisnīgi, bet jums mans ganāmpulk, tā saka kungs Dievs. Redzi, es spriedīšu tiesu starp vienām avīm un otrām, starp auniem un āžiem. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Kungs mani vada, man nekā netrūks. Kungs mani vada, man nekā netrūks. Zālainās ganībās viņš dod man vietu. Viņš atved mani pie ūdens, kas veldzē, manai dvēselē viņš atjauno spēkus. Sava vārda dēļ viņš mani vada pa taisnības ceļiem. Kungs mani vada, man nekā netrūks. Pat ja es staigāšu tumšā nāves ielejā, es nebīšos ļaunumā,
jo tu esi pie manis. Tavs spieķis un gana rīkste, liek man paļauties uz tevi. Kungs mani vada, man nekā netrūks. Tu esi klājis man galdu, maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi mani galvu ar eļļu, mans kauss ir pildīts līdz malām. Kungs mani vada, man nekā netrūks. Tava laipnība un žēlastība mani pavadīs no dienas dienā, un es palikšu kunga namā visā savā mūža dienās. Kungs mani vada, man nekā netrūks. Lasījums no Svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Brāļi, Kristus ir augšām cēlies no miroņiem. Viņš kā pirmais no mirušajiem tādēļ, ka caur cilvēku nāca nāve un caur cilvēku mirušo augšām celšanās. Jo kā visi mirst Ādamā, tā visi atkal kļūs dzīvi Kristū. Tomēr katrs pēc savas kārtas. Vispirms Kristus, tad viņa atnākšanas dienā tie, kas Kristum pieder, pēc tam nāks gals, kad viņš nodos valdīšanu Dievam un Tēvam, un kad būs iznīcinājis katru valdīšanu un katru varu un spēku. Bet viņam pienāks valdīt, kamēr visus ienaidniekus viņš būs nolicis zem savām kājām. Bet kā pēdējais ienaidnieks tiks satriekta nāve. Un kad viņam viss būs pakļauts, tad arī dēls pats pakļāvies tam, kas viņam būs pakļāvis visu, lai Dievs visā būtu viss. Tie ir svēto rakstu vārdi. Alleluja, 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 alleluja. Slavēts, kas nāk kunga vārdā, slavēta, lai ir mūsu Tēva Dāvida valstība. Alleluja, 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 alleluja. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Svētais Matejs. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: Kad cilvēka dēls atnāks savā diženumā un visi eņģeļi kopā ar viņu, tad viņš apsēdīsies savā godības tronī un viņa priekšā tiks sapulcinātas visas tautas. Un viņš nošķirs viņus citu no cita, kā gans nošķir avis no āžiem. Un āvis viņš nostādīs sev pa labai, bet āžus pa kreisai rokai. Tad karalis sacīs tiem, kas būs viņam pa labai rokai:
Nāciet, mana tēva svētītie, un iemantojiet valstību, kas jums sagatavota no pasaules radīšanas. Jo es biju izsalcis, un jūs man devāt paēst. Es biju izslāpis, un jūs man devāt padzerties. Es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmāt. Es biju kails, un jūs mani apģērbāt. Es biju slims, un jūs mani apraudzījāt. Es biju cietumā, un jūs mani apmeklējāt. Tad taisnīgai viņam atbildēs sacīdami: Kungs, kad mēs esam redzējuši tevi izsalkuši un devuši tev ēst, vai izslāpušu un devuši tev dzert? Un kad mēs esam redzējuši tevi kā svešinieku un uzņēmuši, vai kailu un tevi apģērbuši? Un kad mēs esam redzējuši tevi slimu vai cietumā un tevi apmeklējuši? Un karalis atbildot viņiem sacīs: Patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Tad viņš sacīs arī tiem, kas būs pa kreisai rokai: Ejiet prom no manis jūs, nolādētie, mūžīgajā ugunī, kas sagatavot velnam un viņa eņģeļiem. Jo es biju izsalcis, bet jūs nedavāt man paēst. Es biju izslāpis, bet jūs nedavāt man padzerties. Es biju svešinieks, bet jūs mani neuzņēmāt. Es biju kails, bet jūs mani neapģērbāt. Un es biju slims un cietumā, bet jūs mani neapmeklējāt. Tad arī tie viņam atbildēs sacīdami: Kungs, kad mēs esam redzējuši tevi izsalkuši vai izslāpuši, vai kā svešinieku, vai kailu, vai slimu, vai cietumā, un neesam tev pakalpojuši? Un viņš tiem atbildēs sacīdams: Patiesi es jums saku, jo ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs neesat man darījuši. Un tie ieies mūžīgās ciešanās, bet taisnīgie mūžīgajā dzīvē. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi. Slava Kristum! Pagodināsim Kristu, visas pasaules un katras sirds karali, lūgdami vienotībā ar visu baznīcu. Kungs Jēzu Kristu, lai nāk tava valstība un lai valda mūsos tava mīlestība un patiesība. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēls, mēs lūdzam par tavu svēto baznīcu, vadī, sargā un stiprini to. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs Jēzu Kristu, augstais priesteri, svētī savus kalpus, mūsu pāvestu Francisku, visus bīskapus, priesterus un diakonus. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs Jēzu Kristu, kas esi ceļš, patiesība un dzīvība, uzņem un pulcini savā baznīcā visus labas gribas cilvēkus. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs Jēzu Kristu, kas esi žēlsirdīgs, pazemīgs un lēnprātīgu sirdi, palīdzi mums, saviem kalpiem un draugiem, šīs zemes ceļā šķērsot visas grūtības un pārbaudījumus. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs Jēzu Kristu, mūžības karali, ļauj, lai šīs dzīves ceļam noslēdzoties, mēs drīkstam nostāties pie tavas labās rokas debesu valstībā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs Jēzu Kristu, kas esi mums devis tuvāk mīlestības bausli, esi mūsu dzīves karalis un māci mums to apliecināt ar paklausību, mīlestību un kalpošanu Dievam un cilvēkiem. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs Jēzu Kristu,
mūžības karali. Uzņem savā valstībā mūsu mirušos brāļus un māsas. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Dievs, mēs tevi slavējam. Dievs, mēs slavējam tevi, Kristus, visas pasaules karaļa svētkos, un lūdzam, dari mūs tev uzticīgus, pildot tavu gribu un sekojot tavai taisnīgajai vadībai. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Lai Kungs ir ar jums, Kungs ir ar tevi. Lai mūs svētī visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Dieva žēlastība, lai mūs pavada. Pateicība Dievam.